Klāt mums ir Andris no Baldones. Jā, sveicināti visiem. Vēlreiz te Georgs un Andris ciemos pie Georga. Atbrauca pēc sava motora. Motors ir salabots, uztaisīts remonts tāds pamatīgs. Viss tur tā kā vajag slīpēt, ir cilindri, jauni virtuļi, tur lokine pārdaļa, tur gaņķine pārkrāmēta, elektroniski aidede, nu viss ir pārkrāmēts, viss ir slīpēts, šeibots, nu tā kā pienākās. Ja baigais darbs izdarīt, ja motors bija galīgi lopatās. Tā kā te viss ir gatavs. Nu šobrīd motors stāv stendā testēšanās režīmā, teiksim tā, maigā piebraukāšana. Speedometrā mums jau ir 608, bet bija 431. Jā, 431. Tad šobrīd ir 177 km. Testēšanas režīmā, maigā piebraukāšanā, 175 km. Nu, tās mums te kārtējs brīnums sanāca. Motors ļoti labi rūs, ļoti labi pat pretīgi klausīties. Nekās negrab, pat aizdomīgi. Jāgrab, kaut cik, bet jābūt kaut kādiem grabuļiem. Ja negrab, tad kaut kas nav riktīgi. Liekas aizdomīgi jautājumi, kāpēc negrab? Jā, te bija tiešām lokene presēta. Es jau neatceros jau no galvas, kas tur bija. Bet viss ir izdarīts, viss ir pilna foto apskaite. Viss jauni gultņi, sajūgs, ķēde, nošeibota, nostiepta gaņķine, nošeibota glokene, pārpresēta glokene. Nu, te ir pa nopietnā. Motors taisīts tāliem braucieniem, kā saka, var piedalīties jebkurā, kā saka, pasākumā. Sit pa kurbulim brauc. Kārtējs bērniņš no manā stenda. Nu, saka kaut ko, Andri. Atkal. Nu jā, no? Jā, tas ir mūžīgi. Ir mūžīgi, tas ir bez jautājumiem, kas saka. Jā, tas ir mūžīgi, jā. Braukt un jābauda dzīve. Jā, tagad sezons jau tuvumā, vai ne? Jā. Tā kā sīdīsim pa kurbuli. Jā. Gan jau kādreiz mums skaties jau uz dzimto vietu. Gan jau. Dzemdības nodaļu. Nu, jā. Jā, labi rūs, tiešām labi rūs. Superīgi, jā. Ieslēgsim robā. Jā, 30 km/h. Testēšanas režīmā iet 15-20. Tā jau ir nobraukt 177 km. Jā, motors ir tiešām labs. Vāki ir pūlēti. Kam ir stāvēti, es jau agrāk, kad viņi ir testēšana. Sniegs, viena diena sniegs baigi vāki, tad vāki baigi aizdomīgi palikā. Bet tas ir visiem očiem. Kā tikai lietus vai sniegs, tad viņš tā drusku matēks palīdz. Tīpaši goltīga aizedze, superīgi. Un te es atradu vietu, ko ar spoli pielikt klāt, ļoti laba vieta. Netraucē, tā kā šī vieta var likt spoli. Ļoti laba vieta. Tikai jāizburt vienu caurumiņu, šitā te vieta vienu caurumiņu jābūt gatava. Spoli iekšā un viss ir gatavs. Galvas ir sēdināts, 95 benzīna. Viss ir izdarīts. Te tiešām ir labs darbs, sēdies un brauc. Bet vienmēr jāatcerās, Java nav reisinga transports. Andri, dzirdi? Jā. Java nav reisinga transports, tas ir jāatcerās.
piebraukšanās režīmā līdz 1000 kilometriem. Tas varētu būt 1:30 jāšķaida eļļu, it kā ir paredzēts 1:33, es tomēr iesaku 1:30. Pirmo 1000 1:30, un pēc 1000, nu tad var jau 1:35, 1:33, jā, un jau pēc 5-6 štukām, nu, var jau gat 1:40. Ir pārbaudīts. Es sev leju 1:40 un vienalga vēl dūmo. Eļļa, divtaktu motols 510, sintētika. 710 sintētiku iesaku neizmantot. Nu, eļļa ir ļoti laba, bet jāvai viņa nedēļ. Tā kā sintētika 510 divtaktu motols, tā ir ļoti laba eļļa, ļoti laba. Un gaņģinē arī. Jāvai nepatika ārzino eļļas. Es arī to konstatēju un secināju. Ārzino eļļas jāvas gaņģinē nepatīk. Jālej MS-20. Tā ir paredzēta vēl Čehoslovāku laiku. Ar rūpnīcu paredzēta eļļa. Ļoti laba eļļa. MS-20. Tagad viņš nobrauc 180 kilometrus, jā? 178 jau, jā. Nu, 180 jā. par Nu, praktiski pēc 300 kilometriem var nomainīt. Jo viņš tur kamēr noskaloja, zin, ka kaut netīru varbūt pat noskaloja, pieslīpēja drusku un ārā un viss. Tāpat iedarbina uz karsto, izlej ārā un jaunu iekšā. Jo MS-20 ļoti laba eļļa, ļoti. Es esmu apmierināts. Jo ar motolinē es izgādos. Ar motolinē es izgādos. Man sāka slīdēt eļļa slīdēt sajūgs no 1 metra. Sāka slīdēt un sāka gaudot gaņģinē. Stipri sāka gaudot gaņģinē. Stipri. Un galvenais ne tikai man, mēs divotā ar kluba biedru Alekseju. Mēs braucam uz Krieviju pagājušajā gadu. Nu, pirms braukšanas arī samainījām to eļļu, ielējām motolini. Un abiem diviem viena vaina. Abiem diviem. Motoline, nu, jā, tā ir laba eļļa gaņģisē, bet jāvai viņa nedēļ. Jo jāvai tas specifiskais motors, tur ir savi knifi. Un dabējam izliet, motolini izlējam un izmetam. Ielējam MS-20 atpakaļ, kā dzimtais. Viss iet, viss darbojas. Gaņģine negaudo, sajūgs pa pirmo. Tā man un Aleksējam tā arī bija. Motola eļļa gaņģine nedēļ. Tagad ceturtā robā, šļupšķinā padrusciņām. Labi, tiešām labi. Tā maigi, vienmērīgi. Pēc 1000 jau tu redzēsi vispār pavisam citus skats pēc 1000 km. Vispār tas savādāk, diena un nakts. Tā kā pēc 1000 km, pirmie pusotri, pat 2000 motori vispār nav jāklausās. Tikai pēc 1000 un faktiski 2000. Tu jau sapratīsi to īsto skaņu, tur viņš brīvāk sāk, tā kā vieglāk sāk, ja zin, ka pieslīpējās, jā, viņš vieglāk sāk darboties. jau. Līdz 180 km. No, tāds stendiņš. Ļoti parocīgi. Pārbaudi motoru un īpašnieks arī atbrauc, paklausās un apskatās un tās ko. Laba manta. Nu ko, laikam beigsim mēs savu pļāpāšanu, vai ne? Jā, un tātad kopā ar jums bija Georgs, Retro Java klubs un Andris no Baldones.